Labdien! Sākam Varakļānu novada pašvaldības 24. aprīļa 2025. gada domes sēde numur 4. Sēdē piedalās deputāti Ivars Gruduls, Raitis Stilka, Gunārs Gabrišs, Anita Saleniece, Dace Ozoliņa, Māris Višķers, Jānis Erels, attālināti piedalās Gunta Āboliņa un sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs. Tāpat sēdē piedalās pašvaldības izpilddirektors Oskars Kaņčs, sociālā dienesta vadītāja Aina Kaņča, juriste Ērika Jurmanova, nekustamā īpašuma speciāliste Solvita Brokule un sēdi protokolē lietvede Līva Dzene. Vai darba kārtību, tātad skatām 15 mums ir darba kārtības pamatjautājumi, kas ir skatīti komitejas sēdēs, un ir 9 papildus darba kārtības jautājumi. Ņemot vērā, ka komiteja mums bija vienu dienu iepriekš, kā parasti, tad arī šie jautājumi ir uzradušies vairāk. Pirms sēdes mēs nedaudz jau pārskatījām, tā ka priekšlikums vai varam apstiprināt šādu darba kārtību? Varam, jā. Paldies, darba kārtību apstiprinājuši, un pirms sākam izskatīt tā, un nenosaucu, Gunta Āboliņu nosaucu, kad attālināt piedalās, jā. Tad pirms sākam izskatīt darba kārtības jautājumus vārds izpilddirektoram Oskaram Kaņčam par darbiem, kas tika veikti iepriekšā mēnesī. Jā, labdien. Aprīļa mēnesis sākās mums diezgan aktīvi. Sākām kurināt arī paši jau baseinu, jā, jo apkures sezona beidzās, un līdz ar to, lai baseins varētu normāli strādāt un apkalpot cilvēkus un arī skolēnus, jā, mēs no 1. aprīļa kurinām baseinu paši. Mums ir ļoti labi, mēs kurinām, baseins ir silts, viss kārtībā. Sakārtojam tirgus namiņus, to jūs visi paši redzat, un aizvakar tikai ir uzstādītas kameras, jā, lai varētu video novērēšanu veikt, jā, un lai šis būtu tāds. Protams, sakarā ar to, ka jau sākās pilnā apmērā pavasaris, sākām arī grēderēšanas darbi notika. Iepirkām stādus no Kalsnavas. Kalsnavā jau dzirdējāt, jā, tad tur tiek likvidēta visa tā padarīšana, jā, un mēs paspējām vēl aizbraukt un saprast stādus pa ļoti demokrātiskām cenām, Nu, arī mēs jau vairākus esam iestādījuši un vēl jau stādīsim, jā. Protams, vēl paspējām, jā, tad līdz pavasar, līdz 15. aprīlim, lai mēs tā varētu plus mīnus pēdējos vēl neizdarītos ziemas darba kokus novūtīt, kas bija tā atzīmēt, tad paspējām nogriezt. Sākām un turpinājām, jā, pareizāk sakot, turpinām ceļu remontus ar lielu zemniecības atbalstu. Ļoti daudz esam padarījuši. Ļoti daudz. Monastiekas pagastā mums ir ļoti daudz ceļi salaboti tā, ka tiešām nav kauns un arī ir grēderi, bet pēc tam ir ko grēderi. Sākām kāds remontu Murmastienē, ja, un šobrīd jau esam jau te noejam uz otru pusi. Grīdas jau ir sagatavotas, jā, mums vairs atliek tikai sienas salikt, un grīdas segums ir nopirkts. Es ceru, ka nākošu nedēļu mēs jau pabeigsim tos lielos darbus. Tāpat tās paralēli vēl izmantot arī tos, kas mums nāk atstrādāt stundiņas, un kopā mēs iesākam tādu iniciatīvu man radās, un Kapos centrālo celiņu, kas iet no vārtiem uz augšu, mēs viņu mazliet paplašinājām, sakārtojam, un viņam tiek uzbērts jauns segums. Es ceru, ka uz Kapu svētkiem varēs cilvēki arī iet platāk un normālāk un gaišāk var izdzēt. Tad ir iesākti darbi, un burtiski arī tūlīt pāris dienas un pabeigs trenažieri pie mūzikas un mākslas skolas un jauniešu centra tajā galā. Trenažieri jau kāds varbūt ievērās, jau labu nedēļu jau ir kā uzstādīti.
Bet šodien jau ieradās jau tie, kas gatavo to mīksto klājumu. Es nezinu, viņiem tur silti tas iestas process, bet es domāju, ka viņi šonadēļ, es domāju, ka uzgāds kā visu. Tāpatās, ka talkai, sestdienas talkai mēs sagatavojuši esam skolas ābeļdārzu, izraujot ar visām saknēm vecās ābeles. Ne jau visā dārzā, jo tas ir milzīgs ieguldījums, tad vajadzīgs, bet tik, cik mēs varam šoreiz iestādīt, jā, mēs jau esam sagatavojuši placīti priekš sestdienas talkas, kur ielikt jaunās ābeles. Nākotnē, protams, tas viss ir domāts. Un vēl papildināt sakarā to, ka mums darbinieki tik, cik viņi ir. Mums viņi dara visus darbus, jā, bet mēs nebijām pabeiguši līdz galam kapos, kas ir ievēros tā nojumi, jā, kur varētu bēru tādu mīlestam. Jā, mēs vēl papildinām 2 sienas, un tur būs arī tādi atbalsta soli, lai visi būtu vienā stilā, un arī mazliet tāds aizvējiņu. Arī tur turpinām darbus. Nekad darbu pietiek. Jā, paldies. Varbūt jautājumu izpildirektoram. Cik to segumu asfaltu ņemot tiklus dūbēs? Kā būs asfalts, tā sāksim. Asfalta nav. Šobrīd nav asfalta. Ko naudu neaiziet? Nē, naudu. Tur šobrīd asfalta rūpnīcas tūlīt sāk strādāt. Nav. Mēs gaidām, kur kāds siltāks laiks, un mums ir sagatavota šī piekabe ar termoizolāciju, lai var atvest. Tas katrā ziņā sanāk daudz lētāk nekā pasētos šos maisus vest, un var izdarīt daudz vairāk. Jā, un vēl papildus aizinu. Šodien mēs esam nopirkuši jau busā iekrauts, un es ceru, ka jau virzās Varakļā virzienā pretputekļu šis sāls maisījums. Tātad, arī tagad ir labvēlīgi laika apstākļi. Šodien tas ir ļoti labi, ka nolija lietus. Varbūt, ka jau varēsim, varbūt jau rīt, tad pirmdien noteikti mēs mēģināsim jau tās vietas, kur vajag apstrādāt. Tas labi, jā. Pēc kādiem kritērijiem vadīsies, kuras vietas vajadzīgas, jā? Mēs jau skatāmies tur, kur tās tranzīta ielas, kur iet tranzīta transports tieši mājas, jā. Valsts ceļiem ir kritērijas ļoti vienkārši. 20 metri, ja tev māja ir līdz 20 metriem, tad kaisa tajā vietā, kā ir tālāk, tā nekaisa, bet mēs cenšamies, jo sevišķi ieskrieties mēs nevaram. Ja pagājušā gadā es varu samotāt, bet kaut kur bija 340, 350 bija tonna. Šobrīd ir 600. Kvadrātmetrs maksā diezgan dārgi. Jā. Mēs tā nevaram, kā Latvijas valsts ceļa, viņi nopērk tādu kārtu apmēram uz centimetru. Viņam viss ceļš ir balts, un tāpēc viņš tur varbūt stāv ilgāk, jā. Bet, tad saprotiet, tad mums ir ļoti liela ceļa naudas daļa jāvaldīt šādu maisību. Šobrīd mums ir Puntužos tāda problemātiskākā vieta, kur ir daudz mājas blokus neasfaltētam ceļam. Tur, kur iet tranzīta transports, iet uz B55 ar baļķiem, iet mašīnas, kā pašām mājām. Jā. Tas ir tas posms, kur mēs veltam, un tad ir Počos arī tas pie vienas mājas, tuvākas 2 mājas. Un principā tas arī ir. Jā, pilsētas teritorijā šobrīd tādu ar intensīvu kustību zemes ceļu, grants ceļu nav, bet tās, jā, tā vieta ir tāda, kas prasa ik pa brīdim. Un mācās galā, tur dažreiz, ka pūles brauciens griežas, tur baigam putekļu iekšā arī. Jā, bet mazs posms. Es saku, tas mācīt viss maksā. To skaidri neteiksim. Varētu zemniekiem kādreiz arī savus traktos. Tā. Un izpildīt. Tā, labi, paldies. Vai vēl izpildirektoram jautājumi? Ja nav, pārējām pie darba kārtības jautājumiem. Tātad pirmais jautājums par adreses likvidēšanu neesošam adresācijas objektam. Vārds nekustamā īpašuma speciālistē Solvitai. Jā, labdien!
Tātad sakarā ar to, ka adresācijas objekts Brīvības iela 23 sāka šajā gadījumā bija arī Starpgabals, tika pievienots blakus esošajam īpašumam Brīvības ielā. Līdz ar to tātad nav adresācijas objekta un ierosina likvidēt adresi, lai sakārtot tātad adresāciju pilsētā un tātad likvidēsim adresi Brīvības iela 23. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, precizējumi? Nav. Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Par. Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Gunta, mēs šobrīd, es nedzirdēju tavu balsojumu, saki kā, vai? Jā, es esmu iepazinusies ar darba kārtību, man nav pretenzijas visos jautājumos, esmu par. Ja gadījumā es balsī nesaku. Ja tevi nedzirdam, tad mēs ja ir pretenzijas, tad uzreiz saki. Paldies. Jā, tātad vienbalsīgi apstiprināt lēmuma projekts. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā, otrais šīs dienas darba kārtības jautājums par telpu nomas līguma izbeigšanu. Rīgas iela 13, pašvaldības administrācijas ēka, pirmais stāvs, telpa un ir iesniegums ar lūgumu izbeigt telpu nomas līgumu, un priekšlikums ir tātad izbeigt, pieņemt lēmumu par telpu nomas līguma izbeigšanu. Jautājumi, precizējumi? Nav. Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais šīs dienas darba kārtības jautājums par pašvaldībai piederošu telpu numur 36 Rīgas ielā 13 Varakļāni nomas izsoli. Tātad attiecīgi to telpu, ko mēs iepriekš pieņēmām lēmumu par telpu nomas līguma pārtraukšanu, organizēt nomas tiesību izsoli, līdzīgi kā jau tas bija pirms kāda laika posma, kad iepriekšā reizē tika izsolītas šīs telpas. Vai ir skaidrs sagatavotais lēmuma projekts? Jautājumi, precizējumi? Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais šīs dienas darba kārtības jautājums par pašvaldībai piederošas telpas numur 20 Rīgas ielā 13 Varakļāni nomas izsoli. Tātad vēl viena telpa, kas jau kādu brīdi netiek izmantota arī pašvaldības administrācijas ēkā. Telpas kopējā platība 58,3 kvadrātmetri un telpa pēc inventarizācijas plāna numur 20. Ņemot vērā platība ir lielāka, tad arī nosacītā nomas sākuma cena ir 117 eiro mēnesī. Un tātad priekšlikums vienlaicīgi ar iepriekš minēto telpu veikt arī šīs telpas nomas tiesību izsoli, lai varētu pretendenti apskatīt gan vienu, gan otru telpu, gan arī varbūt kādam ieinteresē un varam liederīgi izmantot šīs telpas, dot izsolē, dot nomā. Vai ir skaidrs sagatavotais lēmuma projekts? Jautājumi, precizējumi? Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par dzīvokļa Pils iela 20, 10 Varakļāni, Varakļāni novads atsevināšanu un nosacītās cenas noteikšanu. Vārds nekustamā īpašuma speciālistē, Sonitē. Jā, tātad īrniece bija ierosinājusi nekustamā īpašuma Pils iela 20 dzīvokļa 10 atsevināšanu. Tātad dzīvoklis ir 3 stāvu, otrā stāva dzīvoklis, logi vērti uz abām pusēm, kopējā platība 58,3 kvadrātmetri, dzīvojamā platība 29,6 un vērtētājs tātad ir novērtējis un noteicis nosacīto cenu, kas sastāv 5400 eiro. Paldies. Piedāvāju apstiprināt nosacīto cenu. Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, precizējumi? Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret?
nav, atturas nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 6. šīs dienas darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Barkavas iela 26 Varakļāni pārdošanu izsolē. Vārds nekustamā īpašuma speciālistē. Jā, tātad Barkavas iela 26 ir zemes gabals, un tātad pašvaldībai nav nepieciešams funkciju nodrošināšanai un tika pieņemts lēmums par šī īpašuma atsevināšanu. Un tātad pašvaldība var atsevināt tikai pārdodot izsolē un noteiktā cena izsoles sākuma cena ir 1800 eiro. Jā, tātad paldies Solvitai. Ieskatoties vēsturē, tātad mēs jau skatījām par šo jautājumu, par šo zemes gabalu jautājumu un kā vienu no tādiem perspektīviem, ko varētu nodot atsevināšanai, esam lēmuši, bet tajā reizē arī lēmām, ka nav nozīme ieguldīt finanses un vērtēt, ja nav reāli interese. Šobrīd interese ir izrādīta, tāpēc tika pieaicināts vērtētājs un sākuma cena izsoles ir 1800. Vai varam balsot par lēmumu projektu apstiprināšanu? Jautājumi precizējumi. Aicinu balsot par sagatavotā lēmumu projektu apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Šīs dienas kārtības 7. jautājums par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās. Līdzīgi kā iepriekšējās sēdēs, tātad pēc līdzīgas prakses ir sagatavots lēmumu projekts, un šoreiz mums maija mēnesī ir viens 100 gadu jubilārs, un viens 90 gadu jubilārs, un 2 85 gadu jubilāri. Attiecīgi 150, 100 un 70 eiro naudas balvas būtu piešķiramas. Vai deputātiem ir skaidrs sagatavotais lēmumu projekts? Jautājumi, precizējumi? Aicinu balsot par sagatavotā lēmumu projektu apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 8. šīs dienas darba kārtības jautājums par dzīvojamās telpas izīrēšanu, sniedzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šeit ir sagatavots lēmumu projekts, un dzīvoklis mums ir Pils iela 44-3. Vārds nelielam komentāram sociālā dienesta vadītāja. Jā, ņemot vērā, ka atbrīvojās šis dzīvoklis Pils ielā 44 un minētā persona bija izteikusi vēlēšanos izīrēt dzīvokli, viņš arī atbilst pēc visiem noteikumiem saistībām, viņa ir trūcīgā persona, un viņam tika piedāvāts šis dzīvoklis, lai viņš arī piekrita. Tā kā priekšlikums ir tiešām piešķirt minētai personai šo dzīvokli. Jā, un saprotams, ka no vispārējās kārtības palīdzības veids. Jā. Vai deputātiem ir jautājumi, precizējumi? Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret? Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 9. jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Sagatavots lēmuma projekts un attiecīgi 7 personām pagarināt, varbūt arī nelielam komentāram sociālā dienesta vadītāja vārds. Jā, šis tā ļoti ražīgs mēnesis, ļoti daudziem vajadzēja pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumus, un arī visi bija aktīvi un iesniedz iesniegumus par vēlēšanos pagarināt, un arī pārbaudot informāciju sociālām dienestam priekšlikums arī zālā pagarināt šām personām vai ģimenēm sociālo dzīvokļu īres līgumu. Jā, tātad par dzīvokļiem Rīgas iela 36-2, Miera iela 14-9, Rīgas iela 36-4, Aizkalnieši 2-2, Pils iela 17-6, Rīgas iela 36-3 un Lubānas iela 12-1. Vai deputātiem ir jautājumi, precizējumi? Jā. Aicinu balsot par sagatavotā lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 10. šīs dienas darba kārtības jautājums par pagaidu dzīvojamās telpas nodrošināšanu. Personai pirms gada tika piešķirta pagaidu dzīvojamā telpa. Personai ir pirmās palīdzības